Mani sauc Lotte Megina Malniece, es mācos Vīvānu 1. vidusskolas 2. klasē un darbojos folkloras kopā Cēlītes. Šodien es jums pastāstīšu pasaku par vanagu un lapsu, bet pa priekšu atminiet manu mīklu. 300 vīriņi danco pa dzelzs skatu. Kas tas ir? Zirņikatlā. Kraušu zirņus ratos un pasakā iekšā. Kādu reizi Gailītis gāja pa ceļu un ieraudzīja vistiņu. Braucam ar koka ratiņiem. Gailītis vaicāja vistiņai: ko tu vēdi, vistiņa? Vistiņa atteica: vai tu neredzi zirņus? Gailītis sāka gausties: ja tu zinātu, vistiņa, kā man gribas ēst. Es vakar kā no rīta paēdu, tā neesmu ēdis. Nāc šeit, paēd manu zirņus, vai tad man žēl? Atteica vistiņa. Gailītis aizgāja un labi paēda. Te pēkšņi izskrien liels vanags. Saķer Gailīti un vistiņu, ieskrien mežā un apēda. Gailītis pēc savu pēdējo dziesmu nepaguva nodziedāt. Turpat turpmā gulēja lapsa. Viņa gulēja un izlikās par beigtu. Vanags apēdis Gailīti un vistiņu, gāja arī notiesāt beigto lapsu. Viņš pienāca klāt, jau gribēja sākt acis knāt ārā, bet lapsai viens kapiens un vanagu nokoda. Un kamēr lapsa ēda vanagu, kur bijis, kur ne, parādījies mednieks. Viņš nošāvis lapsu, nodīrāja ādu un pārnesa mājās sievai jaunu atkakli. Ir bijuši visādi laiki. Bija arī tādi laiki, ka Līvānu dome nevarēja apmaksāt ēdināšanu dziesmu svētkos. Katram dalībniekam bija atvēlēta konkrēta summa, par kuru uz vietas Līvānos varēja nopirkt sev ēdienu. Jau iepriekšējā dienā viss tika salasīts un salikts kastēs, lai pirms izbraukšanas ātri varētu ieskriet un paņemt. Tā arī notika. Cēruļieši paņēma no tās kastes. Kad visi sataisījās ēst vakariņas, vēra vaļā kastes. Un ko viņi tur ieraudzīja? Jēlas vistas, suņa barību, puņķas. Pie vistas cepeša tika gan skolas dežurantes, gan apkopējas, bet suņa barība pēc svētkiem atpakaļ ceļoja uz Līvāniem. Gribēja kā labāk, bet sanāca kā vienmēr. Paldies!